mana rīta kafija, mana brīvdienā. Ko pensionā nodarbojas? Jā, rītim kurina ugunskurs. Būs siltums. Kādam tas taču arī jādara? Pensionāri. Kāpēc ne man, jā? Nu jā, kāpēc ne tev? Tieši tā. Vai zemvārdu pirms? Lai pamodina. Labrīt, mednieki, vēlreiz. Sveiki, mednieki! Sveiks! Pēc kārtas skaitīties no kreisās puses. Pirmais, Otrais. trešais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 8, 9, 21, 22. 3. 24. Man tik daudz nesanāca. Man arī tikai 22. Man tik 22 sanāca. Ew, kaut kas nav sev kārtībā. Nu jā, Tas zina, ka divus varēs nemeklēt. tās nepieskaitījās. Sauc vārdus, Sēja nav ierakstījies. Kurš? Tad otro sēju atbildīgi ierakst. Nē, bet man arī bija 22. Man visi 3 sēji bija, man 3 arī bija. Ko sēja, to pļāva. Ja neko nesēja, tad neko arī nepļaus. Ja zvērs baro, tad zvēri būs. Ko mēs runājot par meža cūku? Kas bija ar meža cūku? Ar meža cūku bija ļoti vienkārši. Nomedītai meža cūkai bija salauzta pakaļkāja, un tāpēc viņa tik ļoti ātri neskrēja, un suņi varēja viņu noturēt. Vakar, kad dīrāja. Tas bija vakar, šodien jau mēs esam Dzilnās, ja kas. Vakar, kad dīrāja, ja, tad kauls bija bija salauztai cūkai un izlīdis jau ārā, tā kā. Bet jau bija apaudzis ar tādu bumbulītu un viss, un tāpēc tā cūka tā kā varēja paskriet, bet ļoti ātri ne. Bet nu tāpatās. Savainots, zvērs tika nomedīts un visi forši. Tā kā skatāties, priecājieties, ne kaulu visiem. Un ja jums nav ko darīt, ejiet dzinējos. Pastaigāsieties, un ja būs kāds medījums, dabūsiet arī gaļu. Nē, viņus nevar piekoriģēt. Šitas riktīgi labais suns. Bet šitas vēl labāk, tas ir labākais. Kur vēl viens? Maziņi Nu, dimbā, nav suņa mums trešā. Tu tos jaunos pakoriģē, lai viņi neskat. Tas ir Mārtiņš, Bērdiņš, Aura, Rasa. un vētrs atstās kraut kaulu. Jā, lai atpūšās, jā. Nē, kompas. Ir. Lai neapmaldās, jā. Vīrs iedeva sievai kompas. Es pati paņēmu. Es šeit vienmēr šajā matā apmaldēju. Bet tad viņš vienkārši viss skaidrs kā diena. Ej taisni. Ne? Es palieku te, tu ej līdz tam žogam. Jā, labi. Ejam. Jā. Emīlio, tev jāiet līdz galam vēl tālāk. Es jau iešu. Ko, pirmais masts Dzilnās. Un tas ir masts, kas saucās numur 49. Kas tur ir? Auriņa, kas tur ir? Nu ko, gaidzam startu? Suns grib kaut ko sauž. Suns kaut ko sauž, tā grib cīnīties, ātri skriet jau mežā. Jau strādāt grib. Gaidām startu. Jautājums medniekiem no Pūras mednieku kluba priekšniekam. Viņš gribēja uzjautāt visiem, kāda ir iecienītākā lodes marka. Prasīja, lai jūs ierakstiet komentārā. Viņš grib saprast, kādas lodes izmanto vairāk mednieki. Ja? Tā kā lūdzu, rakstat komentārā. Es neesmu ložu speciālists, bet, cik sapratu, iet runā par numuriem, cipariem. Tātad lūdzu, rakstat komentārās, kāda ir lodes marka.
Suņi priekšā dzēns stirnas tā kā mednieki ziļo. Tev nav bail no turienes nožaukties? Es jau vienreiz jau nojauju. Viņš tā... Kritušais dzīvnieks te ir bijis. Izskatās, ka... Vētrs, tas ir ne, rastu, pasauciet rastu, pasauciet dzinēju. Kaut kas priekšā aizskrēja. Vai man likās, vai arī mums ir viena cūka pa priekšu? Nu, īsāk sakot, bija jāpiesien stirna, jo suņi bija noķēruši stirnu. Un viņa vairs nebija dzīvotājs, jā. Mārtiņ, tev pa kreisi taisni ievēro līniju. Kurš? Kurš tev teica pa labi? A, kur viņš ir? Aha, labi. Labi, tad pavirzamies pa labi, viss kārtībā, es arī pavirzīšos. Jā, nācās piesiet stirnu. Neko darīt, jā. Tā notiekās, jā. Bet tas ir melnā dzilna palido tikko garām. Tas ir mednieku klubā. Ir, un arī izkasītas un cūku pēds. Viss te ir. Bet briežu varbūt nebūtu. Neredzam, ko tur ņem, bet kaut ko ņem priekšā. Gāja uz māri, bet pēc pagriezās nāk apakaļ. Kaut kas liels, jo baiga lēnām virzā. Varbūt Alns āļņa bombona, kas te bija. Māri. Māri, tu līdz paukšķinās roku. Austu govi. Stirnas noteikti tās nav. Tas ir kaut kas lielāks. Tagad uz kreiso pusī tā kā pārvietojās lēnām. Aiziet, nākat. Tas ir Alnis, man izstāst, jo te ir āļņa pēdas. Suns pa kreisi aizvirzījies. Skrien atpakaļ mastā pa kreisi. Mārtiņ, skrien uz tevi. Aura meklē, Aura meklē! Neredzēji, Māri? Māri neko neredzēji? Pilnīgi tev klāt piegājuši. Kur Aura man paskaidroja garām, bet nekā nebija, bet tur pa kreisi uz Mārtiņu kaut kas aizskrēja ar balstiņu. Aura arī tur ir kas? Jā, bija divi suņi tur. Jā, Abi divi. Aura man mēģi. Jenot tam pizdohem uztulītās, es eju. Ejam, tas ir jenots. Vismaz pēc skaņas likās. Klausos bērziņi. Jā, tas ir.
Ienots kārtējais. Turam, turam! Turam, 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 turam. Turam, 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 turam. Viss, 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 fu, fu, viss, 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 suns, viss, viss, mierā, mierā. Jēnos tuši ar plikām rokām. Jā, jā, viss kārtībā. Ienots kupuls. Nav ar kašķi, viss kārtībā. Suņa malači. Dzinējs arī foršs, vai ne? Ko varētu mazs, vai ne? Oj, oj, šito nevar rādīt. Šitā jārād, šitā. Suņiem ir varam Mas ļoti labs. Piesējām visas stirnas, ienotus, visu piesējām. Lai mednieki iet un tad paši kārto savus ģēles ar tiem zvēriem. Māris Haralds, zvejnieks no Kapiņiem. Un kur ir Ruģis jau? Mēs ar Ruģi te. Aiz vīru. Aiz kāpiņiem pa to Pa ceļu. kreisi, jā. Pa kreisi. Labi, uģi, malcam. Tā, davai brigāde, malcam. Kaspar, kur ir Kaspars? Reku. Viņš sev pazaudēs. Nu, vajag pa mašīnu. Kaspars paliek, kur krūmiņš paliek? Minūtēs stirnas. Krūmiņš? Braucam uzreiz līdz galam. Nu, jā? Jo tāpēc Viņš nebija Māris bēziņš. paliks uz jumta, tur, kur tu stāvēji. Nu, krūmiņš vai bēziņš? Nu, Es neko nesaprotu. populārais latviešu variants. Zariņš, karoči. Zariņš. Krūmiņš bēziņš. Viens iet gar pašu žogu, praktiski tur kaut kādi 20 metri no žogas. Bet suni gar žogu nē. Jā, un te, jūs tad, kad aiziesiet reku līdz Dobupītei, šitie nidratosieties. Un svarīgi ir šitie te gar upi noiet. Gar upi noiet. Tad stāvējuši es te priekšā, un tad jūs Kaspars. Visiem skaidrs. Jūs te? Jā. Vēlreiz pieslēgšanās. Vēl viens mazs, es domāju, un tas arī būs pēdējais mazs. Iepriekšējais mazs bija super. Alnis bija, cūka bija, stirnu piesēja, jēnotu piesēja. Nu, ar sakot, bija lieliski, lieliski, lieliski. Šāvienu nebija, zvēri nekādu nedabūja. Tā kā, jā, trakumi. Tā kā noskatīsieties sākumā varbūt šo video un uz jauno gadu pūri, vai arī uz jauno gadu pūri, un tad šo video jau pēc jaunā gada, ja? Kā būs ar pēdējām dzilnām. Šitas ir dzilnām pēdējais video šogad, un nākošais gadu gaidām dzilniešus pūrē. Cerams, ka viņi savāksies, un 3. janvārī kādi 4 mednieki varētu atbraukt arī uz pūri. Tā kā tā. Nu ko, pagaidām, gaidām startu. Paldies visiem par laikiem, paldies laikiem. Man nepatiks vārds laiki, paldies, ka patīk, jo man patīk, kad jums patīk. Un neaizmirsti pierakstīties zvaniņu, dziņ, dziņ, dziņ. Jums labi, un man nav slikti. Jūs zināsiet, ka kaut kas jauns parādīsies. Uzreiz jums atnāks paziņojums. Kling, lang, kling, lang. lielā. Mēdnieks gatavībā izšaut. Ko tur interesanti stāsti? Okay. Nu, rastīja pāri, pa labi, 100 m no ceļa. Skaisti nograusta, ujuju, ņem. Riedīšu svaigo mīziņu, kā zefīriņu. Dabas skaistums. Mīziņa skaisti nograut, tā kā zīmējumiņš. Ne? Paskatieties, tā kā zīmējumiņš. Un viss koks nomizots tāds, tur viss. Riktīgi labi izstās, jā. Jā, brieži ir, bet kur viņi ir? Neviens nevar pateikt.
Briežu darbiņš. Kā strādā. Augstnīšos te. Nu, ko šī dienas pēdējais masts? Tāds egļains, brikšņains. Jā. Diena pagāja tā intensīvi. Zvēri bija, viss notikās. Tagad vēl pēdējais glābēja masts, lai būtu kāds dižmedības. Sunīs tā kā aizskrēja uz priekšu, bet nu redzēs kā būs, jā. Klausamies pa eglītēm ejam, jā. Viss nebija slikti. Es teikšu tā, ka šodien arī bija enerģiski. Pazuda man tas kadriņš ar stirniņu, bet jūs man piedosiet tā kā saku, kā ir, kad piesējām. Diemžēl suņi bija noķēruši, nācās piesiet pie koka un neko darīt, jā. Tālāk. Nedaudz pagaidām. Redzējāt? Vardīts. Un tā viņas arī pārziemo te. Visādos dīķīšos un grāvīšos. Ir ēšanas brigāde. Ēšanas brigāde nodarbojas ar mednieku pabarošanu. Jā. Tāds maziņš katliņš. Nebūs labi. Toķis nebūs labi. Malki jums pietiekoši, nevajag vairāk? Nepietiek, jā? Nezinu, man liekas, tūlīt atbrauk šitie ēdāji. Zupa tas ir labi. Arī dzilnās visi ēd zupas. Jo zupas mums garšo. Kaut kas pazudis no sienas. Meklēsim, kur atradīsies. Tā kā pēdējā goda atdošana. Lai viņam viegls smiltis. Par godu aizgājušam kolēģim Jānim Melniekam 3 zalves. Nu tad, ja par Jāni, lai viņam viegls smiltis. Ziemassvētku vecītis mednieku klubā Dzilnis ir sagādājis nelielu pārsteigumu. Ir dāvaniņas gan tinējiem, gan medniekiem. Pieru, visu bija garām. Tā kā Imantiņa tev no mednieku kluba Dzilnis ir krūzīte ar Ziemassvētku ķeģeli. Ar ko sāslimā, ar to jārastējās runā tā, ja, Mārīt? Kurš uz medībām atnāk tikai tad, kad ir svētki? Tā. Laika nāk uz svētki. Pavāji. Nē, visu gadu viņš nenāk, bet atnāk tikai, kad ir svētki. Es domāju, ka tas ir Arno. Tas ir Arno. Es pagaidu paskatījos tevi. Tev būs jānogādā Arno. Viņš nav, jā. Es viņam atdos. Varbūt. Viņš pārstāv. Viņš nav visu gadu ne uz vienām medībām atnācis. Tikai tad, kad ir kāda balīte, tad viņš ir uz atklāšanu un nobeigšanu. Kristīna, viss atkarīgs, cikos viņš tev atbrauks pakaļ, ne? Vai nu dabūs vai ne? Vai nu dabūs vai nedabūs. Vai kaut ko citu dabūs. Taisnums. Pa taisnums. Kurš mūsu kolektīvā ir vienmēr gatavs Uldim Jēkabsonam aizvest gaļu? Karalds. Un ne tikai ēdamo. Es zināju. Drāmu karalis, Briedis vai Alnis? Ārnis. Bet Ārnis nav šodien. Tas vispār bija
Aļņa teļs, jā. Mums arī viesiem. Arni. Paldies. Paldies, Arnis. Pateicās. Mūsu cienījumiem. Nu, sit rokas, man jau sāk sāpēt. Prātīgi, papilienam. Martīnī. Paldies, ka noskatījies kārtējo Ārņa filmu. Šitas ir actions. Paldies. Nezinu. Bet skatāmies un priecājamies. Un tā ir šodien. Un tas ir tagad. Davai, čau.